Čau, ZGMLV skatītāji, te Jānis Znutiņš, un šis ir mans krūšu tricepsa treniņš. Līdz sacensībām ir palikušas vairs tikai 3,5 nedēļas. Jūtos, maigi sakot, slikti, jo dienā apmēram uzņemot 40-50 gramu ogļhidrātu, tā pašsajūta nevar būt ļoti mundrā, līdz ar to kājas knapi kustās, pašsajūta ir patiešām ļoti slikti. Pie tam vēl, ja dienā ir viens treniņš un vakarā vēl taisu stundu kardio, tad, patiešām spēka gaužā maz ir. Tagad svars ir apmēram 102, no rīta kaut kāds 102,7 kg. Protams, vēl ir daudz ko mesnos, bet, centīšos patiešām sasniegt savu labāko formu, kādu šobrīd ir iespējama. Ja runājam par šodienas treniņu, tad, kā redzat, sāku ar spiešanu guļus Smita trenažierī. Visu vingrinājumus jūs nemaz neredzēsiet, bet izmantoju piramīdas principu, bet tikai tie atkārtojumi skaits bija tā: 40, 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40. Tā kā saprotat, diezgan daudz atkārtojumu, lai ritīgi daudz patērēt enerģijas, kalorijas un piedzītu muskuli pilnu ar asinīm. Nākošais vingrinājums bija krūšu augšējai daļai. Tur arī bija 3 darba piegājieni. Atkārtojumu skaits arī laikam nebija zemāks par 18 reizēm, 18 līdz 20 atkārtojumiem. Nākošais vingrinājums bija līstekas. Tur gan es neko daudz nevarēju izdarīt. Taisīju, cik var, 4 darba piegājieni, un atkārtojumu skaits tur bija apmēram kaut kā 12 reizes. Šobrīd tiek strādāts patiešām ar ļoti maziem svariem, liels atkārtojumu skaits, tas tāpēc, lai sajustu muskuli un izstrādātu viņu pēc iespējas labāk, cik vien tas ir iespējams. Īsumā par diētu tā ir ļoti vienkārša. No rīta ir 8 olu baltumi un 1 pilna ola, pēc tam ir 3 ēdienreizes, kurās ir 200 grami vistas filejas un dārzeņi, īstenībā ne dārzeņi, bet kāpostgala. Un tad ir treniņš vakarā, pēc treniņa ir whey proteīns. Lūk, tāda arī vienkārši tā diēta ir. Nostru bagātinātājiem, tad X-Power šobrīd man nodrošina vēl joprojām ar vitamīniem. Tos es vēl joprojām lietoju. Ļoti daudz BCA, aminoskābes, kas palīdz atjaunoties treniņa laikā un uzreiz pēc treniņa. Kā arī, kā jau minēju, whey proteīns. Lietoju vismaz kaut kādus 2,5 kausiņus, kā saka, lai tiešām proteīna olbaltumvielu netrūktu. Labāk šajā gadījumā, lai viņu ir mazliet vairāk, nekā viņu pietrūkst. Un ļoti labs tauku dedzinātājs, ja nekļūdos, tas bija Viper. Patiešām jūt, ka strādā, palīdz kustināt kājas un vienkārši sakot, palīdz nomest liekos kilogramus nost. Tā kā liels paldies X-Poweram par atbalstu, bez tā būtu manāmi grūtāk. Nākošais vingrinājums bija izvērsieni ar hantelēm, arī vairāk akcentēt krūšu augšējai daļai, lai to riktīgi izstieptu un izstrādātu. Pēc tam taisīju tādu kā super setu, kur taisīju tos pašu izvērsienus trenažerī. Plus vēl uztaisīju arī ļoti slaveno atspiešanos, tikai ne uz grīdas, jo tik daudz spēka man vairs jau nebija, līdz ar to pret slīpumu. Un tur uztaisīju, cik varēju, pēc tam mazliet pacēlu to slīpumu, lai varētu uztaisīt vēl papildus 4-5 reizes. Lūk, krūtis man bija piecīts, un tad treniņa beigās uztaisīju arī super sēriju tricepsam, lai piedzītu to ar asinīm, jo rokas trenēju atsevišķi, bet krūšu un muguru treniņu dienās es mazliet uztrenēju gan bicepsu, gan tricepsu, tāpēc, lai mazliet piepildītu ar asinīm, un triceps arī dabūtu slodzīt mazliet biežāk nekā vienreiz nedēļā. Lūk tā, tur bija 3 aplīši tādi, tiešām pumpings ir fantastiski labs, aizņēma tas laikam kāds minūtes 5 un viss. Treniņa beigās presīte, tagad, gatavojoties sacensībām arī presītais starpsezonā, es viņu vispār netaisīju, nebija jēgas, bet tagad patiešām jātaisa presīte, lai viņu arī var redzēt. Īsumā tas arī viss. Gribēju pateikt lielu paldies X-Power LV, visai komandai, jo īpaši Hermanim Plisko, kurš mazliet pieskata mani, neļauj kaut kādas muļķības izdarīt. Patiešām liels vēl paldies, bez viņa,
noteikti nebūtu sasniegts tāds rezultāts, kāds ir šobrīd. Tā kā tiešām paldies. Un tad jau drīzumā noteikti būs nākošais video, kur es ceru izskatīties vēl sausāks un acīm tīkamāks.